11. februāris ir pilnmēnesis lauvas zīmē. Droši vien daudzi jau ir sajutuši šīs enerģijas, kur ir spēks, drosme, pacilātība, aizrautība ar kaut ko. Negatīvajā tas varētu būt arī īpaša agresija. Pilnmēnesis mūs ietekmēs 2 nedēļas, un mēs paskatīsimies, ko tas ienesīs tavā dzīvē. Kādu jautājumu pacels vai varbūt kaut ko atrisinās tieši. Ir 4 kārtas. Un ir jāizvēlas viena, kura visvairāk rezonē. 1., 2., 3. vai 4. Ir? Skatāmies. Tie, kas izvēlējās 1. kārti, kurš tā izskatās, tas būs par to, kā būs jāveic izvēle starp kaut ko. Kaut kādi divi starp 2 darbiem jāizvēlas vai starp 2 pielūdzējiem. Šis ir arī par to, ka pacelties jautājums par darba un brīvā laika balansēšanu. Varbūt ir sajūta, ka vienā vai otrā pusē ir nepieciešams kaut ko pieregulēt. Biežāk jau, protams, mēs pārstrādājamies, tad šī tēma varētu būt aktuāla tuvākajās 2 nedēļās, kur tad mēnesis palīdzēs ieviest skaidrību un sakārtot domas. Tie, kas izvēlējās kārti numur 2, šeit mums ir tēma par to, ka radīsies lielāka skaidrība par kaut kādu jautājumu. Ja iepriekš trūka ideju, risinājumam kaut kādā dzīves ceļa izvēlē, piemēram, tad tuvākajās 2 nedēļās skatieties, vērojiet, būs palīdzība. Jūsu iekšējā balss jums palīdzēs izvēlēties, saprast, kurš ceļš ir īstais vai ienāks prātā kaut kāda ideja risinājumam, kas jums ir nepieciešams šobrīd dzīvē. Tie, kas izvēlējās numur 3, jūs būsiet uzvarētāji šajās 2 tuvākajās nedēļās. Būs kaut kas ļoti patīkams, kur jums aplaudēs. Visticamāk, ka paveiksiet kaut ko vai iepriecināsiet vai varbūt paši ar sevi būsiet apmierināti, pieņemsim, tur noliksiet tiesības vai kaut kādu diplomu vai izpildīsiet kaut kā superīgi to, ko esat plānojuši izdarīt. Ļoti forši kārts. Un tie, kas izvēlējās 4. kārti, šeit ir par emocionālo. Mēnesis palīdzēs jums sadziedēt kaut kādas iekšējas pārdzīvojumus, bēdas, varbūt ir bijušas kaut kas par pagātni, kāds jūs ir ievainojis vai kaut kādi vārdi, kas ir aizskāruši jūs. Šeit būs palīdzība no zvaigznēm, no mēnesis, no jūsu zemapziņas, kas jums palīdzēs sadziedēt to visu un iet uz priekšu jau ar jaunām enerģijām. Tad, lai jums foršas turpmākās 2 nedēļas,